Čau! Es esmu Ačijs un man šodienas īsā ziņa. Mēs visi patērējam, gribot vai negribot, pasaules skābekli, bet vai mēs kāds kaut ko esam devuši atpakaļ? Es iestādīju koku, un tu? Paldies par lielisku iespēju padomāt par skābekļiem apkārt no vīniem. Es diez vai kaut ko pateikšu, kaut ko gudru, un vakar man iedvesmoja viena frāze, ko es gribu tagad nocitēt. To ir teicis Indiānijas sedojušais versijas. Viņš teica tam. Tas aptuveni bija 150 gadus atpakaļ. Zeme nav mantojums no vecākiem. Zeme ir kā aizdevums no taviem bērniem. Par kokiem. Reiciet, man apkārt ir daudz koku. Un vispār šajā suni ļoti kokains kantoris. Katram cilvēkam dzīves laikā noteikti rodās vēlme izdarīt ko labu nākamām paaudzēm vai dabai. Un, manuprāt, koku iestādīšana ir viens no tiem cēliem darbiem, ko jebkurš no mums var paveikt. Un tas ir ļoti vienkārši. Čau! Skābeklis man asociējas ar gaisu. Es zinu, ka zem ūdens mums tā īpaši ilgi uzturēties nevar. Un ir pilsētas, kurās ir smogs. Tur uz ielām ir būdiņas, kurās ir pieejams tīrs gaiss. Ar ko man asociējas koku stādīšana? Ar zaļu, ar dzīvību, ar mežu. Viens koks nav cīnītājs. Protams, kā puikam pieklājās ar kāpelēšanu tajos. Ir dažādi stili, ko mēs esam piedzīvojuši laika gaitā. Stili, trendi, modes, kliedzieni. Bet tiem visiem pamatā ir vērtības. Tās paliek, un tās nemainās. Un ne jau tikai modē ir tās vērtības un klasika, tāda ir arī dzīvē. Un viena no tā pamatvērtība ir daba. Jo mums visiem latviešiem mēs visi esam lepni par to, ka mums ir tik skaista zaļa daba. Un tad, kad mums ir brīvs laiks, mēs teciņiem viens skrienam ārā no pilsētas, lai to nobaudītu. Bet ir viens bet. Ja mēs neparūpēsimies par to, lai tā būtu arī pēc mums, tad tās nebūs. Tādēļ sadosimies rokās, aiziesim pakaļ pēc koku sēklām, pēc podiņiem un iedēstīsim katrs pa vienai briedītei neglītei. Lai arī pēc tam, kad mūsu sen vairs nebūtu, būtu vēl daudz eļļu šajā zemē, kur mēs visi dzīvojam.